tak, 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 attak, tak, tad met pa labi, tad tā, tikām garām, ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvils nekas, lai tikai tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak. Tā strāva, tā strāva. Satak, tak, tak, mezglā vēl, nu deg, kur vieta prāts, rāmi krācis, tagad krācis, triec, lai drev, gara cīm, strāvos, straujas, straujas, tak tev garām, tak, tev garām, tak. Nes, tak, pietek spēks, spēks, varētu vēl kaut kur krasti stāv no aira pilbek, ir, kas dzen uz priekšu, tak, kas dzen uz priekšu, tak, kas dzen uz priekšu, tak. O? Cienījami. Likās, ka ieduši sniegu, bet nē. Es negribu atkārtot. Jā. Un tu nerausties? Nē. Tāpēc, ka bija pēdas. Tāpēc, ka tev ir pēdas? Nē, tāpēc, ka tu iebrauc pēdas. Daļā lībiešu Kaparčūska salaca Vidzemes ziemeļos iztek no Burtnieka jeb Astierva ezera, kurš vienīgais ar viļņiem Latvijā saskalojis sev klintis. Upe divus kuprus uz igauņu pusi uzmetusi pēc 96 kilometriem ieteka Rīgas jūras līcī. Upes iztekas vietā Vecatē zviedru laiku muižā Kārlis Georgs von Zīvers licis pamatus latviešu arheoloģijai, bet Skaņkalnē lībieši upurējuši dieviem. Pulcējusies āža kroka sajietos, tauta pārcēlusies labajā krastā un Masalacā tirgojusi pašu audzētos linus un dziedāšanas biedrībā sacentusies vienos no pirmajiem koru kariem. Masalacā Augusts Kirhenšteins vēl nenodevis savu tautu, radījis izcilu tuberkulozes vakcīnu. Gustavs Ehrenpreis kļuvis par latviešu divriteņu papu, bet aktieris Mārtiņš Brūveris sapņojis filmēties novadnieka Kalvija Zalcmaņa uzņemtajās filmās. Staicelē, lībiešu muzejā Pivalinda, latvietis var meklēt savas līvu saknes, kas rudeņos salacā liek ķert vimbas un nēģus un atcerēties papīra fabrikas laikus, kad te vasarās sportojas Klāvs Elsbergs un Jānis Zirnis par koru virsvadītāju tapis. Aiz Rozēnu tilta salaca strauji griežas uz dienvidu rietumiem, mutuļo mērnieku krācējs, kur dod mājas nevien sapaliem un dabīgi augošiem lašiem, bet arī smilšu krupim. Aiz Pietraga sarkanajām klintīm salaca šmaugi izprūg zem Latvijā pirmā Annas muižas dzelzbetona tilta. Aiz Ķīvsaliņas tās podrina Salacgrīvas ostas kuģu sānus, kur Andris Bulis meties uz vienu roku dziesmu rakstīšanā ar Mārtiņu Dambi jeb Martin Confused. Pamāja Kuivižos mītošajam Latvijas radiograndam Dzintrim Kolātam un ievilkusi plaušās rendu pļavu smaržas atdodas jūrai. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt Burtniekos. Atliek iziet cauri parkam, pastaigāt nedaudz pa burtniekiem, un tu jau esi priecīgs. Apburts. Jā. Ļoti iespējīgi mūža. Bet laikam jau tukša, ja? Turpat reiz ir tukša, tā ir saimnieku māja, bet tad, kad savā laikā bija studenti, tā kā es jauniņš, tur bija kopmīts stipi, tur viss augšā dzīvoja, un nekāda vaina nebija. Un tad bija diezgan eksotiski. Malciņa bija tur, ūdentiņš bija tur, un labierīcības vispār bija tur. Aiziet. Ok, es neskatos. Wow! Jesus! Jēj! Un tad tur ir mīlestības saliņa, tiltiņš, kad tur iet pāri, noteikti vajag iedomāties kaut ko. Un vienmēr piepildās.
Nu, tagad pieliecam muguriņas. Jā, ar viņām atsperamies. Un tagad tas nostāsts. Muiškungs kādreiz te gāja un pārbaudīja, kā strādāja. Viņš tāds saliek muguri te gāja, tā te cauri gāja. Un tu lūkojās, kur tās meitas un tie puiši. Un tā viņš teica tā, puišiem un meitām labāk strīķēt nekā pīpēt. Tā kā ņemiet vērā. Tādi nostāsti. Ko nozīmē strīķēt? Nu, tas ir mīlēties. Okay. Saproti, nu kā te? Nu, tu un prasi man. Es domāju, ka tas kaut kā darbs. Jā, kā kāds darbs. Nē, labi. Es jau skrienu. Kungam bija skaista meita. Viņa, protams, kā jau jauna meitene, ne tajā puisī. Nu, tētis tā kā bija pret. Viņai tas puisis dikti patika. Viņa baltā zirgā lek uz pāri. Uz satikšanos ar zirgu. Nu, un tur tad tā nevisai beicās. Un tagad vēl šai dienai spokojoties. Ir cilvēki, kas tik tiešām tieši šajā te apvidū redz, kad tas dāmas staigā. Un vēl starp citu, te arī bija zaļumballes arī bija. Oi, kas pa labām zaļumballēm bija dzīvā muzika. Esiet pie dzīvās muzikas dejojuši? Strīķējuši? Ejam blitkot. Ejam. Nē, blitkot, tad tu nebūs nekāda blitkošana, būs makšķerēšana, zemlēns makšķerēm. Sorry. Es jau tikai 6. gadu te uz ezeru nāku. Makšķerēm, man tagad laiva, ar vasarājas laiva, motoru, viss tā kā vajag. Ziemā šī tādi. Nu, čau! Kā slēpojās? Nu, nekā viņš jau baigi cauri spiež. Es teicu, laik beru virsu, bet vienalga domā, ka piesaules, bet šorīt kā pārējie pārta atkal izspiež cauri. Jā, bet tu vienīgais te slēpotājs, nevienu patreiz nereiz šo ziemu. Tevi suncības. Nu. Salīduši Es teicu, mēs ar tevi vienīgie, vai ne? Nevar teikt par blitkotājiem, tie jā, bet pārējie visi. Nu, jaunie cilvēki, ejam tagad lielo zivi ķert. Ejam, urbi. Lai jums tad jauka makšķerēšana, jauka diena. Labi. Paldies. Lai lamps slēpojās. Nu, kurš tas lielais makšķernieks? Es nekad neesmu zemledus makšķerējusi. Nu, nav man tā zīve, nav. Tā. Tur tāda tārpiņa būs, jā? Paldies. Nu, nav par ko. Kā ir vējš, tad ir, piemēram, bijis pagājuši ziema, es ar draudzenīti gājām makšķerēt. Un te spoguls, viss ezers spoguls. Un vējš tāds dūšīgs. Un man draudzene gar uz zemi. Un vējš viņu pūš. Ragavas prūvam uz baznīcas pusi, Spaiņi vispār. Viss mūsu Soma aiziet pa ledu prom tai vējā, ja? Bet, nu, citi normāli sēž kā cilvēki. Nu, viņiem, protams, droši vien tās apakštās. Un beigās es to savu draudzenais kapuci, viņai sliktāk zābak pa manējiem bija. Un es viņu noturēju. Aizpus goda vārds. Tāds vējš. Tāpēc, ja mēs turam vieglas mantas, tad viņas vajag smagumā, centrēt uz smagumu. Tā, un tagad jāiztais tas caurums tajā ledū. Tā. Kāda mīlīga makšķerēšana. Tā arī izjūtām. Kaut ārā. Un tad sēdi. Tikai tāds gamers. Tas ir tas gamīgs, par ko visi tie jaunieši runā. Neķerās? Nē. Kā viņa? Kur tas kaifs? Jāsāk kost.
Jā, vienīgais. Es saprotu meditāciju, jā. Tur es piekrītu, tur ir kaut kas. Nu jāgaida vēl. Urga. Ja mazo nevar noķert, lielo netik nebūs. Jā. Bet, nu, ja viņiem ķers, tad te jau arī vajadzēja tā kā ķerties. Pieci slapji gadi, slapji mani radi. Slapji mammai mati, slapja viņa pati. Ūdentiņa nav par maz, pīles plunčā plēzniņas, 5 slapji gadi. Viņam viss beig patīk. Oi, kā tu man esi nosalusi, bērns, kā tu man bērns esi nosalusi. Un kur sākas salats? Salaca būs tajā pusīte. Tur. Tur, jā, 23 apmēram puici ietek un salats vienīgā iztek un aiziet uz jūru. Šodien vēl uz turieni, jā? Oi, jā, gabals būs. Malači. Tad veiksmīgi jums. Jā, šmok. Nopietni. Nu, prieks. Tiešām tādi forši jaunieši. Paldies par iemācīšanu. Skrienam. Paldies. Kas tagad? Skrienam? Iziet, Urgā! Neticams skaistums. Man acis salst. Ko? No skaistuma acis salst. Slapji mammai mati, slapja viņa pati. Ūdentiņa nav par maz, bērni plunčā kājiņas. Sveiki. Sveiciens visizturīgākiem slepotājiem apkārt Burtnieka ezeram. Jūs zināt, cik ir apkārt Burtnieka ezeram? Nezinu, neskaitījām. 53,7, ja jūs iet tā par ūdens līniju. Bet, ja jūs tā slēpot, šī tik lēka, jūs slēpot, jums tas būtu apmēram 5 dienas. Jā. Jūs zināt, jaunieši, ka jūs atrodaties tagad vispār? Pie salacis, cerams. Jā. Salacis sākās no šejienes 3,7 km vēl pa upes līniju uz augšu, un šo daļu sauc par Vecati. Tautā to tā sauc. Bet tas, kas ir interesantākais, mēs tagad atrodamies 39,6 metru virs jūras līmeņa. Un, ja mēs tā skatītos tur, kur tas ūdens aiziet, tad tur iet uz kalnu vienā brīdī. Tā vieta, kas ir vistuvāk Ainažu pilsētā, ir visaugstākā vieta. Salts jau ieplūst Ainažos, bet viņa ieplūst Salzgrīvā. Viņa laikam pārdomāja, viņai kaut kas tur, tā kā viņa veidojās viņa pēdējos ledājos, un tad, kad ledājas kusa, viņš ūdeni atdeva atpakaļ, un strauma bija otrādāka Salacai. Ja mēs tās salīdzinām upes, tad Salac ir visos gadu laikos ļoti interesanta. Faktiski, kā biotops arī viena no bagātākām. Visa upe atrodas biosfēras rezervātā. Un līdz ar to viņai ir savs labums, savs apgrūtinājums, savi noteikumi, bet faktiski viņa ir viena no ražīgākām upēm zivziņā arī. Arī nēģi, mēs jau to zinām, ir nēģu zveja kā tāda Latvijā aizliegt vispār ar likumu, bet ar speciālām licencēm un ar Zemkopības ministrijas atļaujām to drīkst darīt, un uz Salacu ir 3 nēģu tači. Kas ir tie tači īsti? Tas ir mākslīgi taisīts nēģu ieguves mūrda veida tāds veidojums, kur zivs aiziet līdz aizprostam, atsitās, nāk atpakaļ un tad iekrīt iekšā tīkliņā. Mēs arī zinām visi, kad viņi ir viena no garšīgākām zivīm, kādam garšo, kādam negaršo. Man biedē nēģi. Jā, tur ir biedējuši, bet tur ir tāda nostāsta par viņiem. Es pat neesmu pagaršojusi. Salac ir arī mīlētāja upe. Jūs ziniet, skaņākā un tēma ar atbalsti Ādam, kas tavu sieva? Ieva. Nu, es jūs gaidu ciemos. Protams, vasarā vairāk un labāk. Vasarā jau viss ir aizņemts. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu.
Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu dziesmas. Varbūt spēšu ar tām aizstāvēties. Šitas ir iespējīgi. Pār jumtiem riet saule, mēs turpinām iet. Laiks pacelt savas balsis, šis brīdis vairs neatkārtosies. Koks, Robert! Bet redz, kā es izvairījos. Vai esam mēs ubagi, vai ārādu šeiki. Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks. Jo arī šovakar pār jumtiem riet saule. Mēs turpinām iet. Es jūtu, ka patiesība nenomirs, bet sajūtas nevienmēr nepievīd. Vai kāds vēl šeit klausās, vai kāds mums vēl dzird? Aiz loga tikmēr pār jumtiem riet. Kaut kā jūs esat atmaldījušies līdz manim, ko es daru ziemā? Ziemā es lieju sveces aptuveni, tā kaut kā. Kā tu tā izdomāji? Garīgi sakot, es to neizdomāju, to izdomāja mana sieviņa. Tas bija viņai tās foršas hobijs, un mani bērni, kad vēl bija mazi, tirgojās skolēnu mācību uzņēmumu ietvaros dažādos tirdziņos. Lūk, un tas mūsu ģimenes hobijs, viņš tā kā nostabilizējās, palika mums apritē, un tas ir tās foršas meditatīvas pasākums, ko tu vari tā darīt, kad ir augsts ārā. Jā, gan silts, gan smaržo labi. Jā, tieši tā. Gaismiņa. Kā smaržo. Labi. Viss labi. Šitās vēl ļoti labi smaržo. Neviens nevar droši pateikt, ka zina, kā un kad tieši parādījās pirmās sveces. Katrā ziņā neviens no mums nav turējis sveci zem pūra. Taču ir zināms, ka pirmās sveces darināja pārsvarā no dzīvnieku taukiem, bet par degli kalpoja auduma strēmelis. Tās radīja kvēpus, tāpēc tos laikus sauc par tumšajiem viduslaikiem. Bija pat izgudrotas speciālas šķēres, lai nogrieztu degļu pārpalikumus. Kopš sveču liešanai sāk izmantot vasku, situācija manāmi uzlabojās, bet ne uz ilgu laiku. Tad parādījās stearīns un parafīns, kuru iegūst no naftas. Sveces kļuva drošas un skaistas. Pastāv pat gēla sveces, kurās glicerīns sajaukts ar želatīnu. Tiesa, cilvēki sāk lietot arī elektrību, tādēļ mūsdienās svecēm visbiežāk ir tikai dekoratīva funkcija. Putni mēdz knābāt kapu sveces, jo tās joprojām satur taukvielas. Runā, ka sveces nozīmē arī romantiku. Varbūt tāpēc ugunsgrēkam ir šāds nosaukums. Ja jūsu attiecībās nav dzirksteles, var dedzināt pat čipsus, tauku dēļ tie pat tiešām labi deg. Daudzas reliģijas uzskata, ka uguns attīra, bet tikpat būtiski ir arī neizdegt. Jā, šeit šodien viens netraucies. Šiem pie mums tā kā cilvēki tomēr izvairās, viņi dod priekšroku sēdēt siltās istabās. Tā kā jūs esat principā ļoti ekskluzīvi. Pēdējā reize atceros ziemā pirms 10 gadiem notikās viens laiva brauciens. Tā kā, reiz 10 gados kādam vajadzētu būt tikpat rakam kā jūs un iekāpt celtā uzlaivot. Tā kā viss būs kārtībā. Kā ir ziemā braukt laivu? Kas ir jāņem vērā?
Mēģini neapgāzties. Tas ir viennozīmīgi. Kā es teicu, tas kostīms ir pareizais, tā kā varbūt tu kāds minūtes, 2 izdzīvos. Ja tu gāzies, labāk mēģini gāzties uz labo pusi, jo tur ir iekārtots Skaņākalna dabas parks, attiecīgi tā, kas ir infrastruktūra. Tu noteikti ļoti ātri satiksi cilvēkus. Kreisajā krastā tur ir savukārt džungļi un varbūt to kāds lācis būs priekšā. Nu jā. Lai jums visu labi notiek. Jāpieliek ir malka. Es tik sen nebiju dzēruši. Gaļa būs. Gaļa būs. Gaļa. Izliec uz iesmiem, pārējos somā iekšā, lai garais deguns netiek. Suņi. Nu, bet smaršo. Tas nav tavs des. Tev nav iesma. Šitā. Kā es esmu? Roberts, mans vectētiņš, Andris. Un slepotājā vecmāmiņa Inga. Inga Borga. Inga Borga. Kā skolotāja viņa saukusi, nav to Ingrīda atcerēsies. Našumā, jā, vienreiz viņa pateica Inga Borga. Visiem bija lielie smiekļi. Jau teica, ka būtu labi te pa upi, bet es teicu, gar krastu arī ļoti skaisti, tā ka negribās mājās braukt. Cik tur sanāk tas beņķis liels? Nu, vispār ir 12 kilometri. Te ir daudz entuziasti vietējā apkaimē. Vispār ir daudz. Jā, ja ir mešs, nu, ir kur to darīt. Vienā reizē mēs pārbraucam pāri aizsalušai upei, braucam atpakaļ, un tad bija tiešām tā, vai nu atpakaļ tiks vai netiks, ka neielūst visiem bērniem. Oi. Viss bija tā piekusuši, ka... Ja tu teici garšoja visas vecās maizītes un viss apēda. Ciet. Pēc viņam ciet. Pagā. Vispār varētu būt gatava. Vajadzētu būt. Viņš tā arī izskatās, ka varētu būt gatava.
Nu, tā es izstāstīju. Tas joks, kā mēs braucām pa Salaci. Vispār es Mazsalaci iepazinos tikai tāpēc, ka medicīnas studenti saorganizēja laivu braucienu pa Salaci. Un tas brauciens mums bija no volejbola bumbu kamerām. Nu, tās bija piepūstas un tādā tur linu maisā garā iepildītās kameras. Tādi 2 pontoni bija un no Andra mammas krājumiem dēļus uzsit šķērsām virsū tur kaut kā, un tad sienu, un tad ar zirgu veda to visu tādus, mums bija kā 2 tie plosti. Un vienam bija ļoti smalka piepušamā laiva. Tā laiva nebija smalka, bet tas bija tanīlis laikos smalki. Un tā mēs devāmies 3 dienās līdz Salacgrībai. Mēs aizbraucam līdz jūrai. Mums par grūti iedomāties, ka laivu braucienā tev pašam jāuzmeistro tas padlu līdzeklis. Vēl par ceļām jāuzpumpē kāda kamera. Nu jā. Tur mēs laist garām. Ka mēs tā atpakaļ domājām, vispār nemaz nevar saprast, kā tas notikās. Un tagad, kad brauc pēc kādiem gadiem, domā, ārprāts, mēs to vienu dienu vispār nekur nebijām aizbraukuši. Bet ir ko atcerēties visu mūžu. Kā vispār ir tik daudz gadus nodzīvot pie vienas upes? Kaut kas mainās? Viss jau mainās. Un vispār agrāk Salacā bija daudz vēžu. Bija iespējams noķert vitīgos, tos dišsiltīgos. Kurā laikā viņi pārstāja tur būt? Nu, ar visu ūdens piesārņošanu viņiem nepatīk. Bet es atceros, kad mēs bijām vēžot tepat zem Silmačiem vienreiz. Tad jau vēl precējušies nebijām. Tad jau gājām uz upmalu. Skaidrā mēnesi naktī. Tik skaisti. Tos vēžus gaidījām, bet tā es visu arī nesagaidu. Ar rozā brillēm bet tas man palicis prātā. Slavai, laikam neiešu tiešām pašā. Jā, ja nesvaļos. Klāt esat? Labi, ka tā. Jūs atrodaties vietā, kur kādreiz ir bijusi pārceltuve. Visam ļoti sen, lai tiktu pāri Salacai, vajadzēja braukt ar pārceltuvi. Un pārceltuve ir bijis tāds liels plosts, un uz trosēm ir vilkta pāri tā pārceltuve. Un šo te pārceltuvi darbinājusi sieviete, kas bija uz zviedru tautības, gara auguma, spēcīga staigna sniega, jo viņai vajadzēja daudz spēku, lai viņa varētu tās trosas tā pārvilkt pāri. Un šo te sievieti sauca Stazele, un viens no variantiem, kā cēlies Staicels nosaukums, ir no šī te Stazeles vārda. Un šajā te vietiņā 1992. gadā tika uzlikts tāds piemiņas akmens šai te kundzei Stazelei. Un kurš bija tas, kurš Stazeli novērtēja ar 3 zvaigznītēm? Jā. Tas tā kā Latvijas tajā Mildes pieminekli 3 zvaigznītes. Labs servis. Simboliski tā. Salac ļoti daudz laivotāju izmanto. Bija gadi, kad studenti uzskaitīja šos te laivotājus, un tad bija tā, kad brīvdienās vairāk laivotāji Salacā nekā mašīnas uz ceļa. Nu, šajā vietiņā 1893. gadā sāka būvēt papīra fabriku. Šeit bija pūrus, mežs, un sabrauca kungi, kas saprata, ka šajā upes līkumā ļoti forša vietiņa būs papīra fabrikai. Fabrika darbojās no 1898. gada.
tas skurstenis, viņš kulpēja, un bija tā, ka reizēm pat nevarēja drēbes zaut. Viņš tā kā viss bija melns. Un kas ir tas pat tilts? Bišķiņ tālāk. Tas tālāk no ir papīra fabrikas? Tas tālāk ir papīra fabrikas, jā, tur ir aizsprosts apakšā un augšā ir tilts. Kādreiz tur gāja pāri dzelzceļš, lai varētu savu to atvest kokus uz fabriku. Izmantoja papīra ražošanā šos te kokus. Un to kokus arī pludināja pa salaks, un tajā pusītē viņus cēla ārā. Un tālāk pāri tām tiltām viņus tā kā ved iekšā fabrikā, un tad tur mala. Un taisīja tā kā papīra. Un savukārt šajā vietiņā šī pelēkā māja ir ceļmeistara māja bijusi. Un šeit beidzās Rozāna muižas teritorija, un tur pār upei sākās Ungurpils muižas teritorija. Un te kādreiz bijusi tā saucamā zastava, tā kā tāds šlagbaums, tāds robežštaps. Lai tiktu pāri, Salacē vajadzēja maksāt. Tur bija laikam 3 kapeikas no gājēja un 5 kapeikas no pajūga, ja? Un tālāk jau lielās ielas mājas jau sāk redzamas. Kas botāni pusē, kur vakarā ir rīts, kur piepūst ots būs tauri, bet zilonis kur sīts. Kas botāni pusē, kur jūrā maisums plāk, kur saknes stāda gaisā, un asnu zemē ruāk. Kas dzīvo tānī pusē, kur kuģis vagu ar... Nu, jums ar ko asociējās Staicele? Mūsu simbols, ķerbonī, varbūt zināt, kas ir? Nu, spriežot pēc visiem atribūtiem, izskatās, ka stārķis. Jā, tieši tā, stārķis. Tā kā Staiceles pilsētas simbols bija baltais stārķis, tad bija ideja apvienot uztaisīt tādu organizāciju, apvienot tās pilsētas, kur pilsētas ģerbonī ir stārķis. Pasaulē ir diezgan daudz to pilsētu, kur pilsētas simbols ir baltais un melnais stārķis. Baltais stārķis ir pieradis pie cilvēka, un tas ir apusēji. Stārķi labprāt apmetas cilvēku tūmā, uz elektrības vadiem vai ēku jumtiem. Līgzda var svērt vairākus 100 kilogramu, jo putni izmanto mājokli vairākus gadus no vietas. Pēc ziemošanas pirmais pie mums atgriežas tēviņš, tikai tad mātīte, kuru vīrs no sākuma var pat nepazīt. Un nav nekāds brīnums. Stārķu tēviņi un mātītes ir gandrīz vienādi, nedaudz atšķiras tikai pēc izmēra. Ja putns uzskata, ka barības mazuļiem nebūs pietiekami, tas izmet bērnu no līgzdas. Reizēm tiek izmesti arī visi bērni. Kad tie ir pavisam jauni, putnēni mēdz izdvest ņaudēšanai līdzīgas skaņas, jo visiem patīk kaķi. Cilvēki gan par to negrib zināt un tic, ka stārķi atnes bērnus mums, kā arī baro savus vecākus seniorus, ka tie kļūst pārāk vārgi. Par spīti pasakām, baltie stārķi ēd gandrīz visu, arī beigtas zivis un zaķēnus. Ja stārķis ir ievainots, cilvēki mēdz to barot arī ziemā. Tā savu ceļu uz kulta statusu ieguva Staiceles stārķis profesors. Kāds cits stārķis ziemu pavadīja Latvijā uz skursteņa, tādēļ palika melns. Tomēr par melno stārķi putns nekļuva. Tie gan apzināti un paniski izvairās no cilvēka. Ir fiksēts viens gadījums, kad abas šīs sugas tomēr radīja pēcnācējus, taču šādiem jauktiņiem nav lemts turpināties, atšķirībā no stereotipiem. Te ir maziņš stāstiņš vēl par stārķīti. Stārķis, kas ir devies ceļojumā pa Eiropu, atgriežās Staicelē, saskaita, cik tad pilsētā ir mazie 3-gadnieki, un tad katrs bērniņš saņem šādu te pūkainu stārķi, kā simbolu, ka viņš ir piedzimis stārķu pilsētā. Un tāds viņš izskatās īstā stārķa lielumā, tur var redzēt. Un tie jau ir vairāk kā 200 bērniņi, kas ir saņēmuši šādu stārķīti. No tā visa, kas ir bijis 30. gados, tie bija ļoti rosīgs pagasts. Rozāna pagasts bija viens no lielākajiem Valmieras apriņķī, gan platības ziņā, iedzīvotāju skaita ziņā un lauku māju skaita ziņā. 600 lauku saimniecības šeit, šajā te purvainajā vietā. Bet, tad sākās izvešanas, 49. gads un kolhozi, melorācijas gāja pāri, un lielākā daļa no tām 600 mājām, šobrīd 1/3 daļa tikai māju ir apdzīvot. Jā. Šo te karti veidoja 2004. gadā Staiceles senioru biedrība. Satikās pie tējas tases un atcerējās, tur bija mammai māja, tur bija krustmātei māja.
Un tad viņas izdomāja, ka ir jāveido tāds materiāls, tāda karte un jāraksta atmiņas, nu, kas paliks pēc viņām. Nu, tad katrai mājai ir tāda mapīte, ir visi ģimenes stāsts, ir fotogrāfijas, atmiņu stāsti, mājas plāni, nu viss, ko par katru māju var savākt. Pururgas. Pururgas, jā. Redz, cik... Liela veca māja, celta gadsimta sākumā. Māja cēlas Globiņš Ādams, ilgi lūkojas sev sievu, beidzot arī apprecējušies. Šitie liek mogotāji. Purvāris skatās. Lūši. Nē, viņas tāda mežu. Oi, wow. Es biju aizmirsis, kā tā dara. Bildē bēru bildes. Skolotāja. Putni galvā. Salaca, salaciņa, tu zaļā līdaciņa, aizplūsti, aizteci garā. Tur nav kaut kāda taciņa, man skatās. Vasarā, liekas, ka tu mani sauktu, lai arī es lielāks augtu. Aizmestu raizītes raizes, lai tavi viļņi tās aiznes. Jā, gaidīgi. Vai šeit kaut kur mēs varam atrast vīču alas? Šeit ir, tepat lejā. Kāpiens gan būs tāds pagrūtāks. Liekas, vienā piegājienā nošrūkt. Jā, uzmanīgi pie kaut kāda. Te, man liekas, arī uzkāps un tiks līdz ūdrim. Tā, tagad mēs esam pie Vīksnolas. Viņas kopgarums, skaitot visas sejas kopā, ir kaut kādi 36 metri. Viņa tāda samērā taisna ir, pāris atzarojumi, bet principā tāda diezgan taisna. Nu, kā vispār veidojas tas smilšakmens? Viņš ir veidojies tādās seklās jūrās. Devona periodā, kad bija silts, karsts, kaut kādi migrējoši deltu kanāli, sēres, kaut kas tāds, ka tas smilšakmens izgulsnējies un tad laika gaitā sacietējas. Jo no alas izplūst divi avotiņi, kas netālu no ieejas saplūst vienā, un tad vienkārši ūdens laika gaitā pa vienam smilšu graudiņam izskalo alu. Tas nozīmē, ka viņā vēl joprojām arī veidojas. Un šeit vēl mēs varam redzēt uz smilšakmens klints, ka to apdzīvo putni. Šeit konkrēti visticamāk zivju dzenīts. Tur redzams tādas tā kā divas iešvīkātas bedrītes gropītes. Un vēl pāris caurumi, iespējams arī zivju dzenīša, varbūt arī čurkstes. Arī kādi vecāki uzraksti saglabājas, bet, nu, protams, jaunus nevajadzētu atstāt, nevajadzētu bojāt. Jo, nu, tā tomēr ir ļoti, ļoti sena vēsture, jā. Ja padomājam, vairāk nekā 360 miljonu gadu. Grūti pat aptvert. Aiziesim uz to otro alu apskatīties. Tagad mēs esam pie mazākās no alām, saukt arī par āpšu jeb vilku alu. Iespējams, tāpēc, ka āpši te ir arī dzīvojuši. Vispār. Un no attāluma tas viss var izskatīties diezgan vienmuļš un vienveidīgs varbūt, bet īstenībā, kad ar lupu paskatās tuvāk, tad tur var saskatīt, ka tās sunas īstenībā ir dažādas. Un uz šādiem atsegumiem mēdz būt arī tādas diezgan retas sunas, kas nav bieži sastopamas. Jo atsegums kā tāds ir tāda ļoti ekstrēma vide. Tām sugām ir jāpielāgojas iztikt ar kaut kādu mitrumā
minimumu tad, kad viņš ir. Un ļoti ilgstoši var būt, piemēram, sauss un mazbarības viela. Sanāk, ir jābāž seja diezgan tuvu klāt. Un tad jāmēģina dabūt fokusiņš. Ļoti skaisti. Es tos pēc tādiem maziem sukulentiem. Piemēram, uz šī atseguma tāds retāks suns, kas bija atrasts, bija gludā zaļastīte. Vai arī zilganā selēnija. Šeit ir sūna, kas ir tāda nedaudz zilgan zaļāka. Iespējams, ka tā ir tā. Ir tik zils, kā izskatās no malas? Diezgan zils. Maiks uz... Lūgums neatkārtot, ja? Tur viena elpa vējā kliedz un baidās pavasarā. Nu. Tas, man liekas, interesē. Kur ir? Meklē? Kur kociņš? Kur ir? Kur kociņš, Urga? Te tavs kociņš. Urga? Tu droši nāk? Tā, 50-50. Ko tu centies dabūt? Zivi uz zivis. Prieku. Un kam tev būvams? Lai sistu. Ja neplīst cauri, tad var iet. Okay. Zivis arī pamodina. Netraucēties viņām. Tā nav tā makšķerēšana, kur vajag būt pēc iespējas klusākam. Nu, vai zivī maus, tas ir labs jautājums. Tas ir labs jautājums. Un tu kaut ko īpaši centies te nomedīt? Karalisko zivi, lasi. Wow. Laši piedzimst upēs, tad dodas dzīvot jūrā, bet vēlāk atgriežas, lai vairotos. Ja paveicas pat vairāk kārt. It sevišķi, ja ir kur atgriezties, ja upe nav aizaugusi vai aizprostot ar hidroelektrostaciju. Bet laši cenšas palikt vēsturē, tādēļ viena mātīte iznērš vairākus 10 000 ikru. Tomēr arī malubednieki cenšas, tādēļ bendē lašus ar strāvu un ne tikai. Lai apkarotu nelegālo zivju ķeršanu, to finansē ar legālo zivju ķeršanu. Kaut gan lasim nekas par to nav zināms. Tāpat cilvēki jau vairāk kā 100 gadus izlaiž upēs lašu mazuļus, lai vēlāk tos noķertu. Viena zivs esot izaugusi pat 39 kilogramus liela, taču tas ir ļoti liels retums. Biežāk mēs domājam par to, ka lasis ir sārts, trekns un garšīgs, bet tā ikri ir koši sarkani un dārgi. Salacā ir uzstādīta speciāla ierīce, kas atšķir taimiņus no lašiem, kā arī mātītes no tēviņiem un tos visus saskaita. Kamēr laši vairojas, tie neēd, bet olas dejoļos, kas nevar būt nejaušība. Noteikti nav nejaušība arī tas, ka Latvijā pastāv arī lašu luterāņu baznīca. Tu ej droši tuvāk. Tur, kur šitie ir droši sadauzīti. ir tāds interesants apzīmējums šeit. Tagad netin vairāk. Ļauj, lai viņš spēlē lēnītāk straumu. Ko viņas tagad ēd ziemā? Neko. Neko? Viņas dzīvo uz tauku rezervītes? Jā. Un kur tev mīļākā? Tas parasti mainās. Viņiem praktiski būtība katram savādāk. Daži iet seklāk, daži iet dziļāk, daži ķer suņus. Katru sezonu praktiski tu iegūst vienu vizulu, kurā tev ir lielāka ticība. Un tad tas tev paliek mīļākais to gadu vai mēnesi. Tagad ziemā arī netiek kaut kādas sacensības makšķerētājiem? No ledus, jā. Latvija arī pagājuši gadu bija tīri labi pasaules čempionātā gājis. Tā kā mēs esam samērā maza valstiņa, mēs bijām 3. komandā. Tas jau man šķiet panākums, jo pasaules līmenī makšķerēt, tur
Tā kā visos pārējos sporta veidos. Bet pēc tam pavasarī būs šajā pašā upē salacas lašu karaļa sacensības. Es tad saņēmu lielākā laša, tādu tā kā statīvu un attiecīgais viens no salacas sensīšiem, ja tā varētu teikt. Kāpēc sensīs? Kāpēc par sensīšanu? Nu, viņš ir salacas laša karalis tad uzreiz. Bet tā kā es neesmu precējies, tas nevar būt karalis. Bet sensīts var būt. Nu, princis, jā, vienīgi. Tam var atskaņas izdomāt nepatīk. Cik izvilki? Tā bija nemaldos 1,5 centi. Liela zivs. Wow, ļoti liela. Kaut kā tādu īsā. Metrs, liels, monstrs. Johaidī. Slīdēji paslido tavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Slīdēji paslido tavu, slīdēji paslido tavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Slīdēji paslido tavu. Slīdēji paslido tavu, un klusi pavadīju es uz baltā sniega ēnu tavu. Slīdēji paslido tavu. Čau, Urga. Jums tur parasti ir tik briesmīgs vējš? Briesmīgs nē, bet tāds, kas papoš mans pagājus, jā. Uz baltā sniega ēnu tavu, slīdēji paslido tavu. Te var arī redzēt vienu no mākslas darbiem, kas ir mūsu Kristapa Auzenberga. Viņš ir karikatūrists, un tad Saldzīvā bieži uz visādām ēkām vai kādām reklāmām ir viņa darbi. Tas ir tikai telefons. Kā vispār ir? Sākumā bija jānoņem un tad jāgriež, vai es vispār? Improvizē. Pasūti 2 despītas. Man lūdzu divas desi lūdzu un vienu papučīno sunīti. Mēs esam kādā ielā? Rīgas iela. Pie muzeja. Pie muzeja Rīgas ielā. Mēs šobrīd esam ieradušies jauniešu iniciatīvu centrā Bāka, kur tāda forša vietiņa, kur jaunieši var atpūsties. Ir tādi, piemēram, gaida autobusu, vai gribas kaut kā pavadīt laiku liederīgāk, tad var tāda aktīva atpūt novus, Xbox, biljards. Vai arī te ir kaut kāds mēnešu plāns, un tad katrs, kas atnāk, un tad ieplāno savā plānotājā kāds pašs pasākumu. Ir izveidota arī podkāstu studija, ka ir iespēja ierakstīt pašiem savus raidījumus. Pats arī esmu to darījis. Šeit arī, pieņemsim, ir izlikts, kā var uzrakstīt scenāriju, kā plānot podkāstu. Terminam podkāsts nav nekā kopīga ar podu, lai gan tas nevienmēr ir acīm redzami. Bija mēģinājums tulkot to kā podraidījumu, bet vēlāk palika pie raidieraksta. Sākotnēji podkāsts bija saudabīgs kabatas radio, ko varēja klausīties savās elektroniskajās ierīcēs, pat ja esat bez sakariem. Atšķirībā no radio, klausītājs pats izvēlas, kad un ko viņš vēlas dzirdēt, līdz zināmai robežai, protams. Šobrīd podkāsts ir kļuvis par vecuma testu. Apsēdieties ērtā pozā, aizveriet acis un mierīgi pasakiet sev klusi: podkāsts, podkāsts, podkāsts. Ja jūs sajūtat motivācijas zudumu, riebumu, alerģiju vai vienaldzību, tā ir nelāga ziņa, jo visi klausās podkāstus. Tie var būt veltīti konkrētām tēmām, tomēr var arī nebūt. Ar podkāsta starpniecību var palielināt savu viedokļu svaru vai kļūt par žurnālistu, sarunāties un reizēm pat dzirdēt. Vēlams arī reklamēt finanšu piramīdas vai uztura bagātinātājus, kurus jūs pats nekad nelietotu. Klausītājs uzzina svarīgus faktus par sērijveidu slepkavām, vēsturi, vakcīnām vai sazvērestībām, līdz ar to viņa kompānija vairs nekad nav garlaicīga. Tāpat laikā jāuzsver, ka daudzi cilvēki klausās podkāstus tieši, lai žāvātos un aizmigtu. Tad mums notiek tāda basketbola, varētu teikt, cīņa starp krastiem. Un tad ir visādi vecuma komandas. Un tad viss sacenšās un kopīgi krasta krāja punktus. Un tad šī bumba parasti
ir Veļama uz to krastu, kur uzvarējuši. Un pagājušajā gadā, 23. gadā uzvarēja kreisais krasts, un tad viss kreisais krasts vēla bumbu pa šoseju šajieni. Un tad katru gadu tā bumba vēl lēkā no viena krasta uz otru krastu. Sacensība rītā tā bumba parasti stāv tilta vidū, maliņā. Un tad uz to brīdi, kad vēlšana, tad aiztais satiksmi ciet un atveļ visam, tad ļoti tāds, pārsvarā ir uzvarējis kreisais krasts. Šis ir kultūras nams, kur ir noteikti visi svarīgākie pasākumi, visas jaungada balles. Arī izlaidumi šeit notiek iekšā. Kultūras nams tieši pie zivju fabrikas. Tā ir sagadījis. Tas ir bagātais kolhozs Brīvais vilnis uzbūvēja kultūras namu un iekārtoja šo zāli. Oho! Jā. Liepupas tautas tērps. Pelēki brunči, tādi kā jūra, pelēka rudenī. Pagriez mugurpusi. Jā, ieburam tādas austiņas. Un krekli nav ļoti rotāti, pie mums ir diezgan vienkāršas. Un, protams, vainagdziņš vajadzīgs. Vainagdziņš nav, tagad mēs tev uzmērīsim albi, sievas galvas rotu, ja? Ar pliku galvu jau nestaigāja senie latvieši. Mēs uzliekam, tā saucās torņa albes. Matus nedrīkst redzēt, te ir uz augšu tornis. Un tad, cik mums ir jūrnieki riņķi, mums savēt zīda lakatiņus, mēs uz sienām uz albes, lai skaisti. Tā, uz sienām apkārt. Tā, un galus te noslēpsim. Skaisti taču. Es nepašu prāt. Nopietns. Mama bišķi. Šķiprašu izlas. No īsti paņem vienu zivtiņu. Es ņemu, lai jūs nebeidaties, jā. Kā kāds grib nokniebi astīti nost, piemēram, bet viņi droši ēd, kāds grib uzkošu maizīti, ja negrib neuzkošu. Par askām var, ja kas droši neuztraukties. Viņas viss ir ļoti mīkstas, un tu viņas pat nejutīs, un kalcijas un vispārējais. Un tagad tik ēd nost. Vajag lielais komuns. Dilēm. Ir vēl sauc gilšs šprotus. Tikai te grīzlīns sardīnas. Labi, nav traki. Nu, kā? Pirmā špatē. Nu, redz, kā ar visu kaut ko ir jāsāk. Kāpēc šis aptiņas tālajā kā aktiņā? Kāpēc šis aptiņas tālajā kā aktiņā? Daļa zivju mums nāk pa taisno kuģiem, ir vietējie zvejnieki. Daļa zivju nāk mums ar smagajām mašīnām, jo Rīgas jūras līcī dzīvo breņģe. Breitliņa jāķer ir Baltijas jūrā, tā kā atvērtā ūdenī. Tāpēc svaigo zivi mums ved ar smagajām mašīnām no Liepājas, no Ventspils, kaut ko ved no Igaunijas. Tas, ko mēs ražojam no skumbrijas, siļķes, sardīnas, tā faktiski visa mums nāk no Eiropas, no Āfrikas, no citiem zvejniekiem, jo Baltijas jūrā tādas zivs nedzīvo. Viņam tāds te, kur viņas saliek iekšā. Jā, zivtiņas saliek ar galvām lejā kasetē, un tad izver no sāna virbu. Tad viņi smuki izvarās cauri visām galviņām. Un tālāk jau ies uz kūpināšanas krāsni, kur viņu nokūpinās. Uztaisīs no tādas sudrabainas uz tādu zeltīti. Nē, es vienkārši brīnos. Es nekad nebiju iedomājusies, kā. Daudz roku darba, jā. Jā. Tad sanāk, ka gan reņģis, gan breitliņas beigās abas kļūst par šprotēm. Šprote tā ir kūpināta zivtiņa. Tas ir produkta nosaukums. Jā, latīniski breitliņa ir spratus spratus.
Daudzās valodās breitliņu sauc par šproti, kā zivi. Tai pašā laikā šproti, tas ir produkts kūpināta zivtiņa. Tā var būt breitliņa pamatā vai maza reņģīte. Kļūst par šproti. Jā, un arī tā kā... Ja tā ir liela reņģe, tad tā būs kūpināta reņģe. Un tā kā, ja tā ir jebkura cita maza siltiņa, vai vienkārši citas siltiņas neapstrādā tādā veidā? Nē, no rautiņām vai asarīšiem šprote nesanāks. Wow. Te jau vairāk smaržo pēc dūma. Mums ir reku baltauksnis. Paši iepērkam baļķus, paši šķeldojam. Tad mēs zinām, ka tur nav piemalts klāt ne bērs, ne prieda, nekas tāds. Un attiecīgi kūpinātājiem, redzot zivi, jāsaprot. Tā ir svaigā zivs, tā ir saldēta zivs. Tā ir reņģe, tā ir breitliņa. Tā ir vasaras zivs vai tā ir ziemas zivs. Viņas visas kūpinās dažādi. Tāpēc tas tāds, ļoti, ļoti akurāts darbs. Tā kā nozautīs. Pilnīgi nozautīs. Un smaržu arī uzreiz labāk. Jums tās iekās griež nos galvas. Jā. Skaties. Ir tas slēdzis, vai ne? Šai aizbraukt piespiež slēdzis, tas uzreiz domā, ka ir jāuzliek vāks virsū. Jā, varētu tā kā likt vērtējumus labākajām pakotājām. Cik skaisti viņām sanāks. Tur ir arī tas prieks tajā šprotu sēšanā, ka tu atver buņķi, viņas ir smuki. Kas tur mirgo briedes šalts, vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem? Ak, tas būs man tikai licies. Saule smirgā akmeņos. Tas būs licies, tikai licies, liels un dzīvs. Liels un dzīvs un nebaidos. Kas tik savāds galu galā spīguļo uz akmeņiem, vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem?